Lietišķais dreskods. Kāpēc tas ir svarīgi? Pastāstīšu par gadījumu pie krustojuma. Tas ir eksperiments, ko bija veikuši britu zinātnieki. Pie viena krustojuma viņi bija nolikuši cilvēku stāvēt, un viņš pārgāja pāri ielai pie sarkanās gaismas, un viņam nesekoja neviens. Tātad šīs cilvēks tika pārģērbs lietišķajā stilā, un viņam sekoja 3 reizes vairāk cilvēku. Stāsts ir par to, ka ģērbšanās lietišķi iedod uzticības kredītu par kompetencēm, zināšanām un prasmēm. Ja mēs šodien esam šeit satikušies, tad noteikti arī jūs uzdodat sev jautājumu, kā man būtu jāģērbjas darbā, ja nav uniforma, lai es varu komunicēt to, ka es esmu cilvēks savā vietā. Tad pats vārds kods nozīmē šifrs, un tad dress kods, tas ir tāds tā kā šifrēts vēstījums caur apģērbu, jo mēs visi zinām, ka apģērbs tā ir neverbālā komunikācija, un tad lietišķā neverbālā komunikācija notiek caur apģērbu. Ja mēs nezinām, kā garšo konfektes un redzam veikalā divus iepakojumus un, teiksim, mēs nezinām cenu, mēs spriežam pēc iepakojuma par saturu. Teiksim, man liekas, ka garšīgāks ir tās konfektes ar zaķīti. Es nezinu, kā ir īstenībā. Es nopirkšu, atvēršu un pagaršošu, tad sapratīšu, vai tās ekspektācijas, jeb tādu uzticības kredītu, ko man ir iedevis iepakojums, vai izdevās attaisnot arī saturam. Cilvēka smadzenes strādā asociācijās. Tas ir tas, pa ko cīnās brendi zīmolvedības jomā, lai sasaistītu savu zīmolu, savu logo ar konkrētu asociāciju. Piemēram, ja mēs redzam Walt Disney logo, mēs sagaidām, ka būs kaut kas jautrs, būs smieklīgi, būs interesanti, būs izmantots jaunākās tehnoloģijas animācijā, ka tas būs kvalitatīvs produkts. Ja mēs redzam, piemēram, šādu logo, tad mēs droši vien gaidām drošību, ātrumu, un visticamāk arī ekspektācijas attiecībā uz šoferi, kas sēž pie Volvo stūres, ir citādas nekā no šofera, kas sēž pie, piemēram, BMW stūres. Un šāds logo Chanel asociācijas varētu būt kvalitāte, kaut kas dārgs, kaut kas konservatīvs, kaut kas ļoti prestižs, kaut kas ļoti ar statusu. Visi brendi cenšas, lai mums patērētājiem rodas tādas asociācijas. Labās ziņas attiecībā uz lietišķo dreskodu ir tāds, ka ja mēs uzvelkam kostīmu vai uzvalku vai kaut ko lietišķā stilā, mums pat katram individuāli nav jācenšas veidot šīs asociācijas, jo tās jau ir iekodētas apģērbā. Tas ir tas, mēs sakām, stilistikā vestimentārais, ja ar apģērbu saistīts kods, kas jau ir. Tāpēc es jūs aicinu aplūkot lietišķo apģērbu kā tāda mārketinga instrumentu. Un mārketinga objekts, tas, ko mēs cenšamies nomarketēt, esam mēs paši. Varianti, kādas asociācijas rodas, ieraugot cilvēku, kurš ir ģērbies lietišķi. Profesionāls, kompetents, stabils, uzticams, punktuāls, atbildīgs. Varam turpināt šo tikumu uzskaitīt paši. Bet ar visu to, ka es esmu stiliste un tagad stāstu jums, cik svarīgs ir apģērbs, jeb tas iepakojums, neaizmirstam par, kā jūs domājat, ko? Kas bija ar tām konfektēm? Par saturu. Jo, protams, ar iepakojumu mēs varam maldināt savu vis-a-vis partneri, klienti, tikai vienu reizi. Bet ciešākā komunikācijā, protams, būs skaidrs tas saturs. Iespējams, tieši par to ir tautas paruna, ka neskati vīri no cepures, bet ko es cenšos nokomunicēt, ka tomēr skati vīru no cepures, bet pēc tam, lai runā darbi. Bet tas pirmais iespējas un mūsu pozicionēšana, sevis prezentēšana, protams, būs ārkārtīgi svarīga no tā, kas mums ir mugurā.
Tā kā, lai iepakojums atbilst saturam. Tā kā attīstam, protams, arī profesionālās kompetences, bet tas ir mīts domāt, ka tikai tas nodrošinās, teiksim, kāpšana pa karjeras kāpnē vai veiksmīgus līgumus ar partneriem. Es arī ilgi dzīvoju tādā ilūzijā, ka atliek tikai krāt kompetenci apliecinošu certifikātu pie certifikāta, un tad viss būs. Īstenībā ir vajadzīgs šīs sevis prezentēšanas un komunikācijas prasmes, un tad apģērbs ir kā daļa no šīm neverbālām komunikācijām. Un šajā mirklī, kad es stāstu, ka lietišķais dreskods ir svarīgi, bieži tāds iebildums, un kā ar Steve Jobsu, kāpēc šīs Apple impērijas magnāts varēja ģērbties parastā bītlenē, džinsos un apavos sportiskā stilā. Es gan pieminēšu, ka bītlene nebija parasta, tā bija no Japāņu konceptuālistu Brendijas Simjaki, bet džinsi tiešām bija demokrātiski, Levi's, un arī apavi ir New Balance, ko mēs katrs varam atļauties. Atbilde ir tāda, ka lietišķais dreskods tas ir par hierarhiju, tā ir rangu sistēma. Un tas, ko mums demonstrē Steve Jobs, tas ir apģērbs, kurā mēs varam atļauties vaļības dēļ ranga. Jo arī vēsturiski modi diktēja karaļi un grāfi un marķīzi, tas ir augstī stāvoši cilvēki. Un ir jāsaka, ka lietišķā garderobe viņa ir izveidījusies no džentlmeņa komplekta, no džentlmeņa garderobes. Savukārt džentlmeņa garderobe ir izveidojusies uz bruņniecības garderobes pamata, līdz ar to tas jau sākotnēji bija stāsts par īpaši privileģētiem augstu stāvošiem slāņiem, un atkal mēs atgriežamies pie rangu sistēmas. Savas karjeras sākumā, kad Steveam Jobsam bija jāmeklē investori un jāgatavojas nopietnām pārunām, viņš izskatījās tā, kā tas ir sagaidāms lietišķajā vidē, respektīvi uzvalks pilnā komplektācijā. Bikses, žakete, krekls, kaklasaita. Kājās, protams, apava. Vēl viens veids, kā paskatīties uz dress kodu, kodu ir kodeks, jo arī angliski code nozīmē kodeks. Tā kā penal kodu ir krimināla likums, un ar kodeksu vai noteikumiem ir tā, ka tie nav fizikas, tādi augstāk esošie likumi, kas vienkārši dabā pastāv, neatkarīgi no tā, vai mēs par tiem zinām vai nezinām, un mēs nevaram viņus tīri fiziski ignorēt. Tas nav iespējams šajā materiālā pasaulē. Bet kodeks, uzvedības kodeks, tā ir tāda vienošanās uzvedības forma, norma un forma, kas ir cilvēku sabiedrībā. Tā kā, ja mēs esam viens pats vai viena pati uz neapdzīvotas salas, tāds uzvedības normas, ja kodeks mums nav vajadzīgs, bet sabiedrībā ir. Un tad otrs veids, kā skatīties uz dress kodu, tas ir kā šos vienošanās sistēma. Un tā kā vienošanās aug no bruņniecības, tad tur ir pāri visam tas galvenais princips, kas ir lietišķajā dress kodā, un tas ir tāds, ar kādu mērķi viņš ir radīts, lai nevienam nebūtu diskomforts. Varbūt jūs atceraties ēnu no Titanika, kad 3. klases pasažieris, kuru tēlo Leonardo DiCaprio, tika uzaicināts uz vakariņām 1. klasē, un skaidrs, ka viņš justos tiešā nozīmē ne savā vietā, ne savā šķīvī, un izglābt tikai tas, ka cilvēks, Molly Brauna, kuras ģimene pati tikko bija izrausies no nabadzības un kļuvusi turīga, viņa zināja, kāds ir, un viņa piedāvāja Leonardo DiCaprio varonim savu fraku, lai viņš justos komfortabli, gan viņš pats, gan arī visi pārējie, lai nebūtu tāda situācija, ka kaut kur vienā telpā pie viena galda ir cilvēks, kurš tā kā justos nevietā. Par to ir arī šīs lietišķais dress kods. Tas ir virsmērķis. Lietišķajā dress kodā, par ko mēs runāsim tālāk, izšķir tādus konservatīvisma koeficientus jeb līmeņus.
Veco vārds arī konservatīvs, tas jau nozīmē kaut kas ir ļoti saglabājies. Es konservētu kukurūzi, es nopērku bunžiņu, es sagādu, ko es atvēršu, un tur saturs būs tieši tāds pats, kāds bija pirms 2 gadiem, kad tā kukurūza fabrikā tur tika ielikta. Tātad lietas šajā dreskodā, kur ir tas konservatīvisms, mēs sagaidām, ka būs diezgan vāja reaģēšana uz modes tendencēm un tādas fundamentālas izmaiņas cauri laikam, ka tas būs kaut kas tāds diezgan stabils. Cik tas ir stabils, nemainīgs un strikts, būs pirmkārtām atkarīgs no nozares. Viskonservatīvākās nozares ir tādas, kur ir likmes ļoti augstas, kur ir augsta līmeņa lēmumi par naudu vai par sabiedrību. Tātad tā būs politika un tās būs finanses. Visas starptautiskās struktūras šeit būs, visas valsts un pašvaldības institūcijas, visaugstākā līmeņa konsultācijas, jau valdības līmeņa konsultācijas. Tā kā, ja tā ir jūsu nozare, kurā jūs darbojaties, tad ir sagaidāms, ka konservatīvs koeficients jums ir diezgan augsts. Citās nozarēs viņš ir zemāk, teiksim, izglītība, medicīna, tirzniecība, būvniecība jau mazinās, un tādas nozares, kuras vispār netiek asociētas ar darbu no 9 līdz 5, tā būs mode, māksla, skaistumkopšanas industrija, kultūra, tur būs viszemākais konservatīvisma koeficients jau pēc noklusējuma. Otrs faktors, no kā būs atkarīgs tās koeficients, kas attiec tieši uz jums, ir pozīcija. Pirmkārt, uzņēmuma pozīcija ir atšķirība, kas ir sagādāms no cilvēkiem, kas strādā, piemēram, būvniecības uzņēmumā, kas ir neliels, teiksim, 4 cilvēku kolektīvs, kaut kur provincē, reģionā, un milzīgs uzņēmums, kurš piedalās valsts līmeņa tenderos, kura līguma mērām ir 1 000 000 eiro. Tā kā tas būs atšķirīgs. Otra lieta, kas ir tieši jūsu pozīcija uzņēmuma ietveros. Vai jūs esat vadošais personāls vai tikai kāpjat pa karjeras kāpnēm. Un tā kā konservatīvisms ir vispār lietošais dreskods par hierarhiju un rangu sistēmu, tā kā nekas nav mainījies, tā kā viss nav bruņniecības. Tad būs arī svarīgi just to robežu, un to robežu noteiks vadītājs. Tāds rupšs šķērcis pārkāpums būtu ģērties konservatīvāk un tā kā augstāk nekā to dara jūsu vadītājs. Tā kā lietišķi jā, bet skatāmies, orientieris ir mūsu vadība. Tā kā padotie meklējiet priekšniekus, kas izskatās pēc priekšniekiem. Priekšnieki, jūs savukārt izskatieties pēc priekšniekiem un dodiet saviem ambicioziem padotajiem iespēju augt arī vizuāli. Un trešā lieta ir konteksts. Tas ir jāsaprot, kādās telpās un kādā sakarā mēs šeit esam tikušies. Piemēram, ja konservatīvisma koeficients ņemot vērā nozari un pozīciju, piemēram, nebūtu tik augsts, bet konteksts ir, ka mēs nākam kā uzņēmuma vai asociācijas, kurā ir mūsu uzņēmums pārstāvis uz kādu paneļu diskusiju, kas notiek, piemēram, lielā plašā viesnīcā, ir viesi no ārzemēm, tad mums būs konservatīvisma koeficients jāpavelk uz augšu. Un atceramies par principu, lai visiem būtu ērti un nevienam nebūtu diskomforts, ka esam arī iejūtīgi, ja ir nepatīkamas ziņas par štatu samazināšanu vai kaut kas tamlīdzīgs, kas jānokomunicē saviem darbiniekiem vai partneriem kaut kādas ziņas attiecībā uz līgumu, tad arī varbūt ir vērts nedaudz nobraukt tā konservatīvisma koeficienta liftā zemāk, lai būtu nedaudz tādi atvērtāki, draudzīgāki, jo visaugstākie konservatīvisma koeficienti ir pār distanci un statusu, un tas mūs atdala. Tagad paskatīsimies, kādi mums ir piemēri. Es parādīšu bildi. Notikums ir Finanšu ministrijā. Tiek aicināti uzņēmēji
uz tikšanos ar Pasaules bankas pārstāvjiem. Tātad neatkarīgi no tā, no kādas nozares ir uzņēmēji, cik liels ir viņu uzņēmums, tā ir tikšanās ar Pasaules bankas institūcijām. Tātad sagādājums, ka ir ļoti augsts līmenis. Kurš te ir galvenais? Viens jautājums, uz kuru mēģiniet tīri intuitīvi atbildēt, paskatoties nākamo slaidu. Šīs. Un vēl viens. Vēl viens. Kameras meklē nākamo slaidu, tad šeit mēs redzam, ka faktiski ir tikai 2 vīrieši, kuri ir ģērbušies konservatīvi visaugstāk. Pat ja mēs neko nezinām par obligāto to džentlmeņa komplektu, jau kakla saites un balta krēkla uz tumšā uzvalka fona klātbūtne nozīmē, ka konservatīvisma koeficients ir diezgan augsts. Šeit ir tas pats stāsts. Ir tikai 2 vīri, kas ir pilnā komplektā, bet no viņiem viens liekas galvenāks, un ne tāpēc, ka viņš sēž pie galda, bet tāpēc, ka ir balts krekls. Tas būs svarīgi. Bildē pa labi, lietišķi nav ģērbies neviens. Tā kā atceramies, lietišķais dreskods ir par hierarhiju, palīdziet savam partnerim, jebkuram cilvēkam, kurš ir tīpaši jūs redz pirmo reizi, saprast, kurš te ir galvenais. Un lietišķais dreskods ir par komfortu, lai visi justos ērti savā vietā. Un es gribu arī rosināt domāt līmeni augstāk. Tā kā pat pēc visiem rādītājiem, pēc nozares pozīcijas un konteksta jūs saprotat, kā visaugstākais konservatīvisma koeficients nav par jums. Tomēr ģērbieties augstāk nekā tas ir tagad, jo varbūt pat rīt atskanēs zvans un jūs palūgs sniegt viedokli valsts televīzijai vai uzaicinās uz paneļa diskusiju vai varbūt kā uzņēmuma pārstāvis jūs dosieties kādā biznesa vizītē komersantu delegācijām. Un pie to es aicinu vadītājus, savukārt padotos, es aicinu arī ievērojot, protams, to subordināciju un vizuāli savu uzņēmumu ietvaros nepārlecot pāri vadītājiem. Tomēr atkal ģērbjoties tēmēt uz plauktiņu augstāk, jo pie vienādiem ievaddatiem, ja ir saturīgi, absolūti līdzvērtīgie 2 kolēģi, un pēkšņi ir iespēja tikai vienam doties komandējumā vai dabūt paaugstinājumu, un jums ir saprātīgs priekšnieks, tad es domāju, nav jādomā 2 reizes, kuram tiks tas piedāvāts. Ja? Pie vienādiem ievaddatiem, ja mums ir saturs vienāds, tad izvēlēsies pēc iepakojuma. Un tā ir vienkārši jūsu iespēja, kuru ir grēks laist garām. Konservatīvisma koeficienti, tie 2 visaugstākie, par ko mēs runāsim šodien, ir Business Best, kas ir valsts pašvaldības institūcijas, startautiskās organizācijas, ja, ļoti augsta līmeņa bankas, audita kompānijas. Un Business Traditional, kurš ir nedaudz līmenīti zemāk. Viņus abas vieno tas, ka tas komplekts, tas džentlmeņa komplekts būs vīriešiem uzvalks, sievietēm kostīms. Aiz šī semināra robežām atstāsim pārējos, tajā skaitā business casual koeficienta līmenis, kur jau būs pamatkomplekts ir žakete separāts. Tas nozīmē, ka viņai nav komplektā bikses vai svārki, viņa ir pati pa sevi. Tā kā. Un tad starta pozīcija, kā jau es teicu, būs atkarīgi no nozares, kas ir tas jūsu tās komfortablākais līmenis. Bet tiešām no sirds esiet vienmēr gatavi saģērbties arī Business Best, jo laba pareiza kostīma vai uzvalka meklēšana nemaz nav tik ātra. Tā kā esiet gatavi, ja rītā tiešām atskan tas zvans.
Tad skatāmies biznesa vest vīriem. Mums ir tumši zils vai tumši pelēks, tāds labs asfalts, antracīta krāsa, uzvalks. Uzvalks ir viena rindas pogājuma. Tas ir viskonservatīvākais. Mums ir balts krekls ar dubulto manžeti, ja franču manžeti, jo tas mums dos iespēju aplikt aproču pogas. Kakla saite, vienkrāsas, varbūt svītras, bet neuzkrītošas un tikai no divām krāsām, vai maz dekors, piemēram, punktiņi. Droši izvēle ir tāda kakla saite bordo krāsā. Apavi, Oksfordi vai Derby, abi divi ir ādas apavi, melnā krāsa, atšķirās tikai šņurojums, atvērtais vai slēgtais. Slēgtais šņurojums, kas ir Oksfordiem, viņš ir viskonservatīvākais. Mums būs pulkstenis ādas siksniņā, un gan krāsa, gan faktūra pulksteņa siksniņai saskanēs ar jostu, saskanēs ar apaviem un saskanēs ar portfeļa krāsu, kur ir A4. Visi melnā krāsā gludāda. Melnas zeķes un, pēc iespējām, tad mums būs aproču pulgas un krūšu lakatiņš. Biznesa bests sievietēm. Tas pats var būt arī tumši zilā krāsā, bet sievietes parasti mūsu viņas izskatās pēc stjuartēm, tad tumši pelēks kostīms, žakete plus svārki. Balts krekls vīriešu stilā, tad būs slaiviņas, slēgti apavi obligāti, papēdis ap 3-5 centimetri, bet viņam jābūt. Pulkstens, arī somiņa, kur ir tā 4, mieskrās zeķu bikses un neuzkrītoši rotājumi no celmetāliem un dārbakmeņiem. Un tagad jautājums. Kurš tad tā ģērbjas? Ieslēdzam televizoru, ko mēs redzam? Es atlasīju dažus esošos un bijušos premjerministrus, un ko mēs redzam Itālijas pārstāvēji. Principā viss ir ievērots, varbūt arī tāda nepārāk veiksmīga fotogrāfija, bet varbūt nedaudz vairāk vajadzēja make-upu, jo bez make-up sajūtas ir jābūt, arī tādi sakārtoti mati, bet bez sajūtas, kā pirms doties uz darbu cilvēks ir stundu pavadījis frizieru krēslā. Vienīgais iebildums ir tās redzamās manžetītes. Sieviešu starpā viņām nav jābūt redzamām, vīriešu starpā tikai, bet šeit mēs tiešām nodarbojamies ar piekasīšanos, lai saprastu to standartu, un tad jau zinot drēbi, mēs varam veikt atkāpes tiešām objektīvi reaģējot uz situāciju, jo dreskods tiešām tiek mīkstināts. Bet svarīgi ir zināt, jo tad mēs varam pieņemt apzinātus lēmumus, nevis vienkārši pieļaut tādu situāciju, ka kaut kas ar mums notiek, un mēs to nevaram pārvaldīt, tīpaši tādu lietu kā iespaidu par sevi. Piemērā pa labi arī mēs redzam, ka Lietuvas pārstāvēji bikšu vietā ir svārki, tad visaugstākā konservatīvismā jābūt svārkiem, un nav krekla vīriešu stilā ir tops. Atkal vieglas atkāpes. Iespējams, viņi to var izdarīt, jo atkal stāsts ir par to, lai visi justos komfortabli, mums ir jāskatās, kāda ir pārējā auditorija. Es ticu, ka to ir izdarījis arī mūsu bijušais premjerministrs, jo kas pirmais iekrīt acīs, tā ir spilgta sarkanā kakla saite. Tā ir ļoti autoritīva kakla saite, to velk alfa tēviņš telpā. Un tā kā lietušķais dreskods ir par statusu, tad tā ir, tāda, var justies neērti, ja vīrietim ir sarkanāka kakla saite nekā pa to, kurš šajā situācijā ir alfa tēviņš, Tā kā ir jāsaprot, kurš te ir galvenais. Vēl piemēri. Tāds jau lielākas atkāpes no garderobas, bet arī tā var darīt, pastāstīšu. Tad baltais kostīms sievietē, tas tiek akceptēts politikā, jo tas ir sufražistu, jo cīnītāji par sieviešu tiesībām apģērbs, un tāda neatkarīgi no konteksta, iespējams cilvēks grib komunicēt, ka savu tādu pozīciju, kā es esmu varoša biznesa sieviete, tāds veids kā power dressing. Anglas Merkeles gadījumā, kad jau ir citas krāsas un tāds žakete, kas nav nāks no vīriešu garderobas, manuprāt, tā ir Karalienes Elizabetes II ģērbšanās stilā parafrāze, kur
tiešām nesmējieties, Elizabete II ir modes influencere, ņemot vērā savu statusu, ja, jo lietišķums tas ir pēc statusu, viņa var atļauties. Karaliene nebija gara auguma sieviete un, nu, dēļ savas, neteikšu profesijas, bet dēļ sava likteņa, viņai, jā, nācās veikt šīs reprezentatīvās funkcijas un bieži viņa atradās tumši zilo un tumši pelēko uzvalkos ģērbto vīriešu jūrā. Un, lai dotu katram pavalsniekam un žurnālistam iespēju, tā kā es redzēju karalieni, kur tad te ir karaliene, viņi ģērbās diezgan košās, spilgtās krāsās un izmanto to metodi kā total color, tā kā viss bija vienā tonī, kas strādā arī kā vizuālās korekcijas instruments, pagarinot silueti. Tā ir tā krāsas vertikāla, kas vienmēr strādā uz pagarinājumu. Un, protams, šo karalienes Elizabetes otrās iedvesmoto stilu ir pārņēmušas daudzus politiķus. Un Volodimira Zeļenska gadījumā ir stāsts par kontekstu, ar visu to, ka viņš ir prezidents un, jā, pēc dress koda prasās business best, bet ņemot vērā apstākļus, viņš ģērbjas piemērot situāciju. Man liekas, ļoti korekti. Tagad brauksim par konservatīvisma liftu zemāk. Un mums ir business traditional. Kas te ir izdarīts? Te ir samazināts šis kontrasts starp tumši zilo uzvalku un balto kreklu. Toņi mums ir ienākuši attiecībā uz grupu uzvalki, gaišāki, pelēki, 50 pelēkā nokrāsas, pelēki bēši brūns. Varam jau atļauties rakstot šauru svītriņu vai ļoti neuzkrītošu rūtiņu. Arī krekls mums var būt pastektoņos, kā arī visas zilā krāsās, arī tajā skatā piesātinātais zilais. Kakla saitēm jau tāds aktīvāks prints, var ieiet vēl trešā krāsa, uzkrītošāka, jā, nu no rakstiem tāda jau aktīvākā diagonāle vai turku gurķis jeb peislī, kas arī ir džentlmeņa garderobē piemērots raksts. Apavos, jostās, pulksteņās, siksniņās un portfeļos mums ienāk jau brūnā krāsa. Sievietēm arī tas pats. Kostīma grupā ir 50 pelēkā nokrāsas, jau var būt bikses svārku vietā, jau ir blūze, nevis krekls vīriešu stilā, vispārējais paliek tas pats. Tā kā šobrīd mēs dzirdējam daudz vārdiņus jābūt, nedrīkst, tad varētu būt tāds protests, ka lietišķais dreskauds ir tāda kā aizlieguma sistēma, tā kā neko nevar. Jā, tā kā šāds viedoklis ir ne bez pamata, bet jāsaprot, kā dreskauds tā ir daļa no lietišķās komunikācijas. Mums ir lietišķā etiķete, kas nosaka, kā mēs sveicināmies, kā mēs atvadamies, kā mēs ejam telpā, kā mēs ejam pie galda, kā mēs saraukojāmies, kuram pirmais iedod roku, vai sievietei jāpalīdz noģērties, to visu aplūko lietišķā etiķete, un dreskauds ir tikai daļa no tās. Tā kā faktiski, jā, jau mēs šajā industrijā ejam, tad mums ir jāpieņem tie noteikumi, darbiņš jāmīl. Un atšķirībā no karalienes Elizabetes II, kura nokļuva savā amatā pēc dzimšanas principa, mēs lielākoties esam labprātīgi izvēlējušies sev šādu likteni. Tā kā jāapmierina, tad spēlējam pēc noteikumiem. Ja neapmierina, tad mācāmies noteikumus un spēlējam bez noteikumiem, ja mums jau ļauj mūsu pozīcija. Bet varbūt dažiem tāda labā ziņa, ka dreskauds tiešām tiek mīkstināts. Es atradu tādu interesantu gadījumu, kurš notika pirms 10 gadiem, ka Šveices banka UBS izdeva 44 lapaspušu biezu dreskaudu tādu rokas grāmatiem darbiniekiem, kur bija sīki un smalki aprakstīts viss, kas tiek no viņiem sagaidīts. Es to rokas grāmatu arī izlasīju, neko tādu es tur neatradu, jo viss bija tiešām korekti. Mēs atceramies finanšu institūcijas, starptautiskās, vēl Šveices banka, kas var būt vēl
konservatīvāks par banku. Bet daudziem cilvēkiem tas likās aizvainojoši, un šīs prasības ļoti izsmēja presē. Tur bija tiešām līdz sīkākai detaļai, ka vīriešiem darbiniekiem jāiet pie friziera ne retāk kā reizi mēnesī, sievietēm jābūt neuzkrītošam manikīram, make-up, ataugušas matu sāknes jānokrāso, un ko es domāju, izdarīja Šveices banka, kad viņus izsmēja. Jā, viņi tā kā paņēma sev atkāpšanos ceļu, atvainojās, jā, ka laikam esam pāršāvuši pāri strīpai un samazinājuši šo prasību sarakstu. Pirms gada arī mūsu pašu līdzsabiedrība Air Baltica jau pati pēc savas iniciatīvas ir mīkstinājusi prasības attiecībā uz darbiniekiem. Tā kā aviācijā mums ir formas tērpi, tur ir nedaudz cits stāsts nekā lietišķais dreskauds, bet doma tāda, ka tās prasības attiecās uz vizuāli, uz piercingu, uz mācu sakārtojumu, uz tetovējumiem, jo lietišķajā dreskaudā, jā, mēs augstākos konstitīvas līmeņos jābūt ļoti korektiem. Air Baltica to atļāva, jā, ar domu, ka mēs atkal atsaucoties uz aktuālo dienas kārtību, jo mēs tagad visi par to individuālo, ka jā, viņi tā kā piešķīra tam vērtību. Atkal var domāt, kādi ekonomiskie iemesli bija aiz šī lēmuma, bet noteikti viņi bija, tāpat kā arī politiskie iemesli aiz Amerikas Savienoto Valstu viceprezidentes Kamalas Harrisas parādīšanās uz Vogue mūdes žurnāla vāka, apavos sportiskajā stilā, tas ir Converse kedās. Tā kā, protams, tādi apavi absolūti nepieņemami, lietišķajā dreskodā ir tīpaši Amerikas viceprezidentei, bet, jā, tas ir gan žests, gan tāda reverence aktuālai dienas kārtībai, ka vispār mēs visu maksimāli vienkāršojam un demokratizējam, ne tikai apģērbu, bet arī citas jomas. Un, jā, un iespējams arī tā ir tāda apzināta nobraukšana lejā pa konservatīvisma liftu, lai izveidotu kontaktu ar savu auditoriju, ar vēlētājiem un neieturētu vairs tādu distanci. Tā kā viss ir labi, ja mēs zinām, ar kādu mērķi daram, tāpēc mācāmies noteikums. Rezumējot, lietišķais dreskauds. Ja atbilst gaidām no mūsu partneriem, no mūsu klientiem, no vides, kurā esam, tas konvertējas naudā, jo ģērbšanās atbilstoša situācija lietišķi, tas jau ir uzticības kredīts, kas ir jums dots pēc noklusējuma. Nav jāatver mute, tikai vizuāli cilvēki skatās uz jums pēc cepures un jau pārēc kaut ko attiecībā uz kompetenciju, profesionalitāti, stabilitāti, uzticēšanos un tā tālāk. Darbiniekiem palīdz kārt pa karjeras kāpnēm, ja atceramies, ģērbies priekš tāda darba, kādu tu gribi, nevis priekš tāda, kas tev ir tagad, bet priekšniekiem kalpo reputācija un statusam arī gan uz āru, gan uz iekšu, jo katrs uzņēmums ir tāds, jā, kā maza demokrātiska karaliste, kad priekšnieks uzdot toni, kā to darīja Steve's Jobs. Un vērojot priekšnieku, mēs arī saprotam, kā mums pašiem ģērbties uz darbu. Kāpēc nesanāk? Bieži jautā, gribu ģērbties lietišķi, bet nezinu kā. Es veicu eksperimentu un iegāju internetu veikalā un meklētājā sāku ievadīt frāzi lietišķi, vietišķs. Un lēca šāds paziņojums. Diemžēl frāzē lietišķi nav atrasts neviens rezultāts. Vīriešu gadījumā ir brendi, jā, kuri specializējas uz lielākoties lietišķu garderobi, bet arī tur ir jāprot asijāt grādus no pelavām, jo ne viss, kas ir šajos veikalos, tiešām kvalificējas kā lietišķs. Bet sieviešu gadījumā man nav zināms brends, kurš specializētos lietišķās garderobas lauciņā. Tie būs visticamāk lietišķas vienības, kuras jūs atradīsiet visparastākajos veikalos.
Un tā kā meklētājs lietišķis man neko neuzrādīja, tā taču tur ir ideja, ja jums ir internetu veikals, varbūt ir vērts par to padomāt. Es ievadīju vienkārši žaketi. Paskatījos no sākuma vīriešiem un pēc tam sievietēm. Un tagad jautājums jums, vai tas ir lietišķi? Skatāmies, kas nav tā? Pirmajam komplektam nav tā ir krāsa. Mums ir pilns komplekts, bet žakete un bikses ir melnas. Un tas nav lietišķās garderobas dreskods. Melns uzvalks nozīmē vai nu ir svinības, jo šo uzvalku var vilkt pasākumos sākot no black tie un uz priekšu. Respektīvi, smokinga vietā, ja tiešām nav smokinga, tad black tie jūs varat uzvilkt šo melno uzvalku. Vai nu tās ir sēras, bēres, vai nu tas ir cilvēks, kurš strādā servisā. Tādā, kas ir šoferis, apsargs, ja, tā kā FBI aģents, man in black. Ja, tā kā tās nav biznesmenis. Otrajā komplektā, protams, jautājums arī stilizācijai, ko dara šīs džemperis, kurš ir tā nevērīgi uzmest uz pleciem. Jā, tā nav šalps, ir džemperis, bet ir iebildumi pret gaišām biksēm, baltām. Jā, noteikti tas pēc dreskoda koeficienta tās ir, pretendē uz business casual, ja mums ir separāts, žakets separāts, bet krāsa ir pagājuši priekš biznesa, jo tas ir ievainojamība vai arī tās sufražistas tāda pozīcija. Tā kā vīriešiem, drīzāk nekā jā. Un 3., 4. komplektā nav kārtībā apavi. Kājās ir loferi bez zeķes. Un tā nevar būt. Ir jābūt apaviem ar šņorējumu, ar aizdari. Atceramies, jā, biznesa best mums bija Oxforda vai Derbija. Un biznesa traditional, joprojām Oxforda derbija, bet vēl var nāk klāt brogi, tie ir tie paši derbija tikai ar perforāciju, vai monki, tie ir apavi ar tādām 2 slēdžiem, bet aizdarē jābūt. Sievietēm skatāmies žaketes, arī atradu. Kā, protams, jautājums stilizācija, bet šeit kaut kas nav kārtībā ar pašiem komplektiem kā tādiem. Pirmais komplekts, protams, ir svārki. Svārki ir mini svārki, līdz šajā garderobē mums tie nedrīkst būt. Tā kā žakete melna sievietēm jā, starp citu, sievietēm jā, bet vīriešiem nē. Vēl kvalificējam, tā kā viņai ir potenciāls kļūt par žaketi business casual, konservatīvisma līmenī, bet šādā komplektā tās nav. Apavi arī mums neder, jābūt laiviņām. Šeit ir tādas apavi ar Mary Jane aizdari. Tā ir infantilizācijas tāda estētika, vēl arī stilizēts kopā ar zeķītēm kā bērnam, tā kā un kailas kājas. Tas, jā, šeit tas nav lietišķs komplekts. Bet es, nezinot, kā pircējs, tas ir tas, ko es redzu internetu veikalā pie sadaļas žaketes. Otrajā gadījumā viss tas pats. Žaketei it kā nav nevainas, bet tikai kā separātam un ne tādā komplektācijā. Svārki pa īsu, apakšā mums ir trikotāža, kas līdz šajā garderobē nedrīkst būt, un atkalnāts vēders. 3. komplekts ļoti labs, buržuāziskajā stilā. Es varu sevi ļoti labi iedomāties, pastaigājamies pa kluso centru Rīgā, bet tas nav lietišķi. Žakete ir jābūt tādai, kas nāk no vīriešu garderobas. Šī ir Chanel stila žakete, un vīrieši Chanel nevalkā. Tā kā 4. komplektā ir vienību līmenī, nav kārtībā tas, ka ir pārāk modīgi. Kostīms mums liek domāt, ka mēs tēmējam uz biznesa traditional pēc krāsas, jā, jo ir gaiši pelēks, bet fasons ir ļoti brīvi piegulošs un tā kā too much fashion, pārāk daudz modas, tā nedrīkst būt. Pārējais, protams, viszem katras kritikas stilizēts ir uz kailas miesas un kājās ir slingbeki, apavi ar vaļā papēdi. Tā nedrīkst būt.
Un paskatīsimies vēl tāds piemērs no dzīves par kļūdām, kas ir pieļauts dress kodā. Nu, es domāju, ka pēc visa, ko mēs esam izrunājuši, pilnīgi skaidrs, ka prezidenta amata kandidāts ir ģērbies pārāk zemu priekš tā līmeņa, ka viņš ir televīzijas debatēs. Tā kā nav pilns komplekts, nav kaklasaitas, un uzvalks ir pārāk intensīvi zils priekš biznesa besta, kādam tur būtu jābūt. Pa citiem pīlēniem, kas ir uz zeķēm. Ka, jā, nu, tā kā tas augstie konstatīs un koeficienti ir tā kā pa lielam nav par individualitāti, tad meklējot to vietu, kur izpausties droši, tā kā tālāk prom no portreta zonas, tad kāpēc tās nevarētu būt jautrās zeķes? Un šīs kājas, kas pieder, tas ir Kanādas pārstāvim, prezidents vai arī premjerministrs, tas ir viņām tāds rokraksts, ka ir tās košās zeķes. Divi faktori. Pirmais, ka ir stāsts par viņa statusu, viņš ir alfa tēviņš, viņš drīkst. Tā kā viņš nav padotais. Un otrs, ka ir jāspēj vienmēr atbildēt, kāpēc tieši tādas zeķes. Cilvēks sēž ekonomikas fórumā, un tad žurnālisti pajautās, kāpēc pīlēni, nevis, piemēram, sivēni, un ir jābūt skaidram, kāpēc. Tā kā atkal runa par to, ka zinām noteikumus un zinām, ko mēs darām. Ja pārkāpjam, tad ar galvu, nevis vienkārši, jo tas ar mums notika. Tāpēc, ka pīlēni man patika, tā nav atbilde. Un vēl tāda kļūda, kas ir pārāk dārgi. Kaut kāds pārāk dārgs uzvalsts, pārāk daudz pulkstenis. Attēls ir no gadījuma, kad valsts ieņēmuma dienesta ierēdnim ir pulkstenis, kura cena ir 3 mēnešu algu apmērā. Protams, žurnālisti to pamana. Tas skar ne tikai politiķus, bet arī uzņēmējus, jo pirmām kārtām, ja ir jūs esat vinējuši valsts tenderī un piedalījušies iepirkuma procedūrā un tiešām dabūjuši to līgumu un kaut kāda svinīga līguma parakstīšana vai jau objekta nodošana eksploatācijā, un jums ir kaut kas uzkrītoši dārgs mugurā, tad nodokļu maksātājiem varētu rasties jautājums, vai valsts nav pārmaksājusi, slēdzot tenderu ar jūsu uzņēmumu, ja jau peļņa ir tik liela, ka var atļauties luksus preces. Tā kā luksus preces nevajadzētu. Kādēļ, ja tas neskara valsts pasūtījumus, tā ir tāda elementārā cieņa pret savu partneri, lai viņiem neliktu justies nevērtīgi. Ja, lietišķais dreskods, tas nav par naudu. Sievietēm ļoti līdzīgi. Sāksim no otra gala. Ja? Tad mums ir dārga somiņa. Tas var būt jau kāds cits dārgs aksesuārs. Jebkuras drēbes ar atpazīstamu luksus brendu, logotipu vai piegriezumu. Pēc kā zinātāji zinās, ka jums ir kaut kas mērāms vairākos tūkstošos. Pa blakus attēlā ir sieviete ļoti cenšas ievērot to dreskodu, un rezultātā izskatās kā pati sava sekretāre šajos svārciņos un žaketītē. Un tad kā tāds reputācijas risks, ka viņu notur par sekretāri. Es arī biju liecinieki vienai situācijai, ka biznesa komandējumā braucienā priekšnieku noturēja par padoto, un tā situācija bija neērta visām pusēm. Konkrēti nevar neminēt, ja, protams, apavi ir melnā savspēžu lāviņas, kas ir uz platformas, viņas nav lietišķas, ja, ir papēdis pārāk augstu un ir platforma, tā nedrīkst būt. Trešajā attēlā ir koķetērija. Lietišķajā dreskodā nav dzimumu. Mums nav sieviete, mums ir darbiniece vai lielā uzņēmuma skrūvīte. Tā kā mēs nenākam uz darbu, demonstrēt savu sievišķību un pastarp Dievs iegūt kaut kādus labumus caur to un koķetēt, ja? Jo ir godīga spēle, tā kā vīriešiem nav instrumenta koķetēt, tad kāpēc kolēģi līdzīgā pozīcijā izmanto kaut kādus sievišķīgos šarmus, tā kā, tas nav godīgi, tā nav tīra spēle. Un plus arī, ja varbūt tāda jau kaut kāda
kaut kāda seksualizēta signāla, tad otrā pusē vienkārši mēs liekam justies nērti. Un lietišķais dreskods ir par to, lai visiem būtu komfortabli un vienādi spēles noteikumi visiem. Un vismalējākais attēls, kurš it kā liekas visnevainīgākais, bet viņa problēma ir tāda, ka tā vairs nevalkā. Un tas ir, stilizācija ir tāda, kāda bija modē pirms 10 gadiem. Ja jūs strādājat industrijā, kur pārsvarā ir vīriešu dzimuma kolēģi un partneri un vēl tālāk tāds no modes burbuļa cilvēkiem, tad to var neieraudzīt. Bet zinošs cilvēks redzēs, ka šis konflikts ir reāli no 2010. gada. Un kāds ir reputācijas risks, ka ja asociācija, kam jūs neturat laiku, līdzi laikam, neturat roku uz pulsa, jau atkal nozares ir tādas, kuras to ignorēs, bet tādas, kuras ir vairāk tādas dinamiskākas, tās pašas IT, par modes industriju nemaz nerunājot, ka tas iedos tādu risku, ka domās, bet vai viņai var uzticēties, ja pat cilvēks nav lietas kursā, ka tā ir 10 gadus veca mode. Tā kā skatāmies. Rezumējot, lietišķais dreskods ir par hierarhiju, kurš te ir galvenais. Lietišķais dreskods ir par komfortu, lai visi justos ērti savā šķīvī. Un lietišķajā dreskodā nav gendera. It kā liekas jocīgi, bet no otras puses ļoti saprotami, jo lietišķais dreskods un vispār lietišķā etiķete un laicīgā etiķete, viņas ir pa paralēli staigā. Lietišķajā pasaulē ir visiem vienādi noteikumi, un tieši tāpēc etiķete neprasa, lai mēs kolēģei pieturam durvis, padodam mēteli un izrādam kaut kādus, dodam labumus tikai dēļ viņas dzimuma. Tas mūsu tādā kultūrā varbūt liekas nedaudz mulsinoši, un es arī ļoti labi saprotu, ka gan vīrieši, gan sievietes tā kā nezinu, darbā, kā man ar to darīt. Bet rietumu pasaulē tas ir diezgan jau sagaidāms, jā, ka tādu galantu rīcību pret sevi kā sievieti mēs sievietes gaidām ārpus darba vides, tā lietas šajā vidē. Tam tā nevajadzētu būt. Nozīme nav ne vecumam, cik mums pašiem ir gadu 60 vai 20, ne laikam, ko mēs strādājam šajā kompānijā, jau 40 gadus vai vakar atnācām. Nozīme ir tikai pozīcijai, amatam. Ja neievēro, tagad pabiedēšu. Jā, tad risks tiks pārprastam. Piemēram, jūs atnācāt koķetēt vai strādāt, tas pats risks pabojāt savu reputāciju, samazinās komunikācijas kvalitāti, ka visiem ir nērti, un es nezinu, kur acis likt, ja, piemēram, manā priekšā sēž apuroša dāma, kura ir ļoti pacentusies uzklājot make-upu un atpogājot blūzas podziņas. Un rezultātā mums nav rezultātu, nesniedz rezultātu. Es jums pavisam īsi pastāstīju par visaugstākiem 2 konservatīvisma koeficientiem, kas ir lietišķajā stilā business best un business traditional. Vēl mums priekš darba vides ir business casual, kas ir tā kā vēl zemāks, tur būs žakete, separāts. Vēl ir business travel, kur tās prasības tiks mīkstināts vēl vairāk, vai varēs integrēt vairāk sportu, jo cilvēks pārvietojas ar lidmašīnu vai mašīnu, viņš dodas uz biznesa tikšanos, tā kā tur prasības būs mazāks. Un vēl ir tāds kokteļu pasākums, bet biznesa kontekstā, business after 5. Tur atkal būs savas prasības, bet joprojām spēkā būs nevis laicīgā etiķete, bet lietišķā etiķete. Ja es esmu jūs ieinteresējusi un ir vajadzība vai interese turpināt komunikāciju, šeit ir mani kontakti. Un noslēgumā es vēlēs tikai pateikt, ka izmantojiet apģērbu kā instrumentu
Un atceramies, ka stāsts par pelnrušķīti, tas ir stāsts par meiteni, kurai iedeva pareizo kleitu. Bet viņa zināja etiķeti, kā minimums mācēja runāt ar princi, kā minimums mācēja dejot, un kā minimums mācēja noturēt interesi par sevi un šo savu reputāciju, kuras kredītu viņai jau iedeva viņas kleita. Biznesā ir tāpat. Paldies par uzmanību! Visu labu! Lai veiksmīgs bizness!